ir ar tevi? Vai tev beidzot ir savs stāsts? Man stāstīja, man tā ērka nav. Nu, Kas jo... nav? Ērka! Man es braucu, jā, un tie kurzemnieki, viņi brauc un nerunā savā valodā, un es no viņiem tā kā mācos, un arī tā normāli saka, esi tu, viņš ir, nevis es esmu, tu esi, ja viņš ir. Un šodien mēs braucām mašīnā, bija brīnišķīga diena, kā Zīdpolaks, vai ne, un tam man arī dzima tas, nē, es tur, kā liesmu un Ināra un arī es nerunāšu, ko es, Tu nerunā tā kā viņš, tu runā tā kā tu runā. Jā. Un tad es domāju, ko lai tā kā pastāstīt, es neko nezinu, bet pēc tam es domāju, nē, es taču varētu kaut ko pastāstīt. Un visiem mums mājās ir sveces. Ir tāda svece, kas mums stāv uz galda, ko mēs atnākam no darba var aizdegt, un varbūt krāsnī vai Ziemassvētkos no eglīti. Ir tāda viena parasta balta svece, ja? Bet ir taču mums tās smukās sveces, kas stāv tur plauktā, elegantas, skaistas, spīdīgas un pat neizpakotas un dažādās formās. Un ir tāds stāsts par divām svecēm. Sarunājās divas sveces. Viena svece tāda jau uzdegusi, drīz jau savu dzīvi sveci būs nodzīvojusi. Un tad ir tā elegantā svece, kas ir pat neizpakota, skaista stāv plauktā. Un tagad viņa gultās līpi un smējās. Ha, tevis drīz vairs nebūs. Tu tā kā tāda muļķa visu laiku dedz, kad vajag aizkot krāsni, vai kāds pie tevis pasēž, padomā, vai meditē, vai viņš paraud, vai ir pārdomās. Tu vienmēr esi atsaucīga, izpalīdzīga, bet viņa saka, tā paša tā svece saka, bet tu tur plauktā guli, tevi nedrīkst aizdegt, tas nav priekš tevis, varbūt nav īstais laiks, un tu negribi sabojāt savu to skaisto izskatu. Tā kā mana sveča dzīve būs nodzīvota, bet es to būšu nodzīvojusi skaisti. Bet tu paliksi tur plauktā tāda pati, neizpakota, neizdegta, nepiedzīvojusi visu to, ko esi piedzīvojusi es. Un tā doma šim stāstam ir tāda, ka dedziet, esiet gaismiņas, gaismiņas sev un saviem apkārtējiem, un uzdrīkstaties, baudat, darat. Tā kā, un arī es iepazinoju pirmā ar Gitu. Un es domāju, viņa būs vietīga stāstniece, es par tiem zirgiem, jo to stāstīju iepriekš bija no viņas izvilnājis, un jau viss noklausīsies. Transilvānija. Es domāju, kolosāli. Jā, tā kā mums ir dzimusi jauna stāstniece, un pat jau, man liekas, tas ir tā kā iekšā, vai nu tas tā kā ir, vai nu tas ir tā kā jāuzbrauc. Viņai acis dega, es redzēju, ka viņai stāv. Jā, viņa ir, un es teicu, ka tas ir jādara. No maiju mēs arī parunājām, tā kā ir jādara, jāuzdrīkstās. Tā kā es kaut kad būšu, varbūt, tik gatavu, vismaz man nav papīrs. Es visu laiku. Lai kā? Es esmu drosmīgi ievetiet kurpi. Jā, un es ceru, ka man pietiks no tās ārīs un Ināras un Liesmas, un es arī, kādreiz uzplaukšu ar saviem stāstiem. Tu zini, tu esi jau pirmo reizi iznākusi priekšā un stāstīt. Jā, šitā. Par to tev balva. Paldies!